cerība. Bet ārkārtīgi gaidījām jūs, Ēriks, šodien, kā žurnālistu, kā cilvēku, kurš vispārības labumam ir daudz darījis. To mēs zinām jau pirms jūs bijāt televīzijā un ka tagad atkal atgriežoties televīzijā. Mums ir liels prieks, ka jūs atnācāt pie mums, ka jums ir ko teikt. Es domāju, ka jūs nevajag priekšā stādīt, ka visi zina un ļoti ceram, ka jūsu patreiz uzruna, jūsu padoms mums ļoti, ļoti lieti noderēs un jūs pats. Jā, man sauc... Es neesmu žurnālists. Paldies, Veronika. Var. Ziniet, tās būs tādas refleksijas par augstas likumības doktrīnu. Es neesmu nodēvējis savu uzstāšanos ne par referātu, ne kā priekšlasījumu, neko. Vienkārši refleksijas, kur ir 4 jautājumi, un viņu gaitā es centīšos savu refleksiju gaitā uz šiem jautājumiem atbildēt. Kur man jāspiež? Nu, kur tad iet? Viņš ir jāieslēdz vispirms, ja? Nē. Mēs tūlīt tiksim galā. Nākamais vajadzīgi. Nu, tagad ies? Lieliski, paldies. Paldies. Kad man šeit uzaicināja, es Nikam teicu, kāpēc, ko es varu dot? Kas ir tas, ko jūs gribat no manis dzirdēt? Vienkārši nāc un padalies. Un man šķita, ka tieši tāpēc, ka es varu ar savām zināšanām, ar savu pieredzi un tātad ar savu dalīšanos šeit, kaut kā jums vismaz palīdzēt virzīties uz priekšu. Augstas likumības doktrīna nosaka, mūsdienu sabiedrībā ir globālā krīze, tas redzams jebkurā dzīves jomā un tā tālāk, un pēc tam, kur ir cēlonis? Mēs domājam, ka elementāra zināšana trūkumā par pasaules uzbūves likumiem un katras evolucionējušas sabiedrības pamatos liekumā pamatjēdzienu samēnīšanā, kas ir gara tumsības sekas. Pilnīgi pareizi. Šīs turpmākās būs tikai manas domas, kuras es absolūti nevienam neuzspiežu, kā es saku, es vēlos padalīties, vadoties no savas pieredzes un savām zināšanām, bet varbūt kaut kas no tā jums varēs palīdzēt. Patērētāja sabiedrība, kas augstas likumības doktrīnā tiek pretstatīta likumīgai sabiedrībai, tātad patērētāja sabiedrība, kurā šobrīd mēs esam. Kā un kāpēc tā ir radīta? Es apmēram pirms pāris dienām es skatījos dokumentālu filmu. Dokumentāla filma bija par marihuānu. Un neticēt visiem faktiem, kas tur bija izklāstīti, tam nebija pamata, jo stāstīja tur cilvēki, kas zinātnieki, profesori, kas bija iesaistīti Niksona kampaņā, proti viņš noorganizēja veselu institūtu, lai pierādītu, cik kaitīgs ir šis dabas augs. Un cilvēkiem nekas neizdevās. Gluži otrādi, viņi pētīja un nonāca pie secinājuma, ka augs, satīva, viņš ārstē vairāk nekā 200 slimības. Un pēc tam dokumentālajā filmā tika šķetināts, bet ja jau viņš ir tik derīgs, kāpēc visā pasaulē viņš ir aizliegts, cilvēki tiek spundēti cietumos un tam līdzīgi. Un secinājums bija viens. Viņu nevar sintezēt, proti nevar iegūt mākslīgi. Un rezultātā nevar milzīgās korporācijas uz to nopelnīt. Turklāt skatieties, darbs ir visiem. Tiesību sargiem, cietumu sargiem, likumu sargiem, kas izdod likumus un tam līdzīgi. Un tas neatiecas tikai uz šo vienu augu. Man liekas, tas attiecas uz visu dziedniecības jomu kā tādu. Korporatīvais kapitālisms, peļņa par katru cenu. Un kad nevis pieprasījums nosaka piedāvājumu, bet gluži otrādi, ka piedāvājums jau rada pieprasījumu. Mēs zinām, kas notiek dziedniecībā, medicīnā.
Tas ir vienīgs liels korporatīvais kapitālisms ar lielām korporācijām, kur katra cīnās par savām interesēm un cenšas izspiest citu no tirgus. Mēs zinām, ka rietummedicīnā ārsti rada jaunas slimības tikai tāpēc, lai varētu zāles, kas ir uzražotas, pārdot cilvēkiem un nopelnīt to naudu. Tas pats attiecas uz pārtiku. Ja mēs šeit esam pulcējušies un atbalstam augstas likumības doktrīnu, 2. punktā Pēters ļoti jauki minēja, nedarīt pāri dzīvniekiem, dabai. Tad es pieņemu, ka šeit lielākā daļa ir veģetārieši, vai ne? Jo mēs taču neglaudam kaķi un negalinam nost citus lopus, vai ne? Bet ne jau par to šeit runa. Arī pārtikā mēs redzam lielās korporācijas, vārds kaut korporatīvais kapitālisms, mums jau sēklu līmenī, proti GMO, ģenētiski modificētās pārtikas un sēklu ražošanā, jau grib uzspiest savu gribu. Proti, ka mēs nevarēsim pat savā zemē stādīt ne tomātu, ne gurķi, ne citu kādu jauku un vērtību dabas velti, ja mēs to nedarīsim no sēklām, kuras mums piegādājas visā pasaulē slavenais Monsanto. Bet vienalga, lai tā būtu cita korporācija, bet ka sēklas jāpēr tikai no viņiem, un tas ir šausmīgi. Tas pats es gribēju runāt par šīm 2 jomām, lai man piedod svētais tēvs, bet es to varu runāt, jo es esmu sastapis Dievu, un diemžēl baznīca arī, Dievs mums ir viens, mums ļoti jauki noskaitīja Laura, ja? Viņa sauc, vai Laima? Nē, Laura. Kas tautas dziesmas? Ingūna. Jā, Ingūna, es atvainojos. Ingūna mums ļoti jauki pastāstīja. Dievs ir tikai viens, bet reliģijas ļoti dažādas. Un šīs reliģijas katra baznīca cenšas iedabūt to savu klientu zem savas paspārnes un nospārdīt tos citus, vai ne? Un nav tā pareizi. Principā jau baznīca tikai starpnieks starp cilvēku un Dievu. Cilvēkam pašam jāiet pie Dieva, pie politikas, cilvēku, neiet pie nīlzirga un neprasiet viņam, kāpēc tu neesi kanārija putniņš. Politika nekad nemainīsies. Es Raimondam, viņš man lūdza kaut kādas labas rekomendācijas sev atsūtīt un tā. Es viņam uzrakstīju, Raimondu, nē politikā, nē, tas tevi sabojās kā cilvēku, tu būsi pavisam cits. Nedari to, lūdzu. Politiķiem nekas nav jālūdz, nekas nav jāprasa, un ar politiku nav jānodarbojas. Ja patērētāju sabiedrību ir radījušas lielās korporācijas, korporatīvais kapitālisms, kas pieprasa aizvien lielāku interesi un lielāku peļņu, tad kas ir šīs ekonomikas dzinējspēks? Nauda, nafta vai kā? Izrādās, ka ekonomikas dzinējspēks ir dumjš pircējs, stulbs pircējs. Turklāt tāds, kas vēl, tas vairāk uz politiku attiektās, kas savus ķēdes pārkrāso zelta krāsā. Un lai mainītu cilvēku, lai nenotiktu pēc viņu prāta, pēc tās patērētāja sabiedrības pilāra prāta, tad ir jāmaina cilvēks. Jūs nevarat neko mainīt, skandinot to baznīcā no kancels vai ejot pie politiķiem. Jūs varat mainīt tikai to tad, ja mainās pats cilvēks. Tāpēc ir jāmaina cilvēki. Un kā to izdarīt? Patērētāja sabiedrībai tātad ir vajadzīgs šis dumjais cilvēks, un viņi darīs visu, lai viņš domātu pēc iespējas mazāk, lai viņš būtu aizvien neizvēlīgāks. Savukārt likumības sabiedrībai, mēs zinām, ir vajadzīgs gluži cits cilvēks. Kā mainīt šo cilvēku? Ja mēs mainīsim cilvēku, nomainīsies sabiedrība. Un es pateikšu, kāpēc ir jāmaina cilvēks, jo straujas sabiedrības vai sistēmas nomaiņas gadījumā mēs iegūsim
šādu te rezultātu. Es ceru, ka var redzēt. Jā, principā, vienu auku mēs nomainām pret citu, savukārt pakāpeniski tādu. Es paskaidrošu pakāpenības nozīmību. Cilvēks var mainīties, un es atkal to varu teikt tikai no savas pieredzes, cilvēks var mainīties tad, ja viņš pats to vēlas. Nevis viņam saka, tev ir jāmainās. Nekas nenotiks. Cilvēks pats to vēlas, tad viņš to arī to izdarīs. Bet, protams, viņu līdz šai vēlmei var aizvest. Viņam var palīdzēt tur nokļūt. Un tāpēc ir nepieciešama šī te tā pakāpeniskā nokļūšana līdz šim pārmaiņām. Un pakāpenisks pārējais rezultātā, mainoties cilvēkiem, mēs redzēsim to rezultātu pavisam citu. Tagad par to, kā es varētu mazliet jums palīdzēt šajā jūsu ceļā. Atkal citējuši augstas likumības doktrīnu. Tas ir teksts par plašsaziņas līdzekļiem. Pašlaik mūsdienu plašsaziņas līdzekļi pieskaņojas cilvēku viszemākajām vēlmēm, propagandādām slikto un tā tālāk. Nākamajam solim jābūt, lai televizora ekrānos, radio, drukāto izdevumu lapspusēs parādītos augstāk, likumiskāki, daļāk mākslas un kultūras paraugi, kuriem pamazām jāizskauž ne ar aizliegumiem, banalitāte, rupjība un vardarbība no tautas apziņas, bet tas nozīmē no visām dzīves jomām. Pamazām jāizskauž ne ar aizliegumiem, es pasvītroju šo, jo šis pamazām, tas ir regulējams lielums laika izteiksmē, kurš ir apgriezt proporcionāls mūsu iesaistīšanās intensitātei. Tas tāds mans šāds te formulējums, bet viņš ir, es ceru, saprotams, jo vairāk mēs iesaistīsimies un vairāk cilvēkiem palīdzēsim, jo tas pamazām būs, mazākā laika periodā, vai ne? Es jūs aicinātu iet un izmantot masu līdzekļus, masu mēdījus. Vai ir vērts doties pie komercmēdījiem? Es nezinu, jo komercmēdījiem galvenais un centrālais mērķis ir izklaidēt auditoriju. Es varu runāt par sabiedriskiem mēdījiem, jo es pats strādāju sabiedriskā mēdījā, un es zinu, kā tiek darbi organizēti un kā tiek veidot programma. Sabiedriskie mēdīji darbojās pēc šiem te 3 principiem. 3I – informēt, izglītot un izklaidēt. Informēt. Vai ir vērts ar augstas likumības doktrīnas idejām startēt, iet pie informatīviem raidījumiem? Sakiet, informējiet par mums un tam līdzīgi. Es teiktu, nē. Jo šeit par to informēšanu visos mēdījos, vai tas sabiedrisks vai komercmēdījis, es liktu sarkanu jautājumu zīmi. Un te es gribēju padalīties ar vienu ļoti, ļoti labu kopsavilkumu, ko šajā kontekstā par informēšanu ir tāda eseja, ko uzrakstīja amerikāņu autors Rolfs Dobelli, un viņš saucās The Art of Thinking Clearly, Better Thinking, Better Decisions. Tātad māksla domāt skaidri, labāka domāšana, labāka lēmumi. Un šajā esejā, ko pēc tam tādā koncentrētā veidā arī publicēja The Guardian, viņš stāst par to, kāpēc nevajag skatīties, lasīt, vārdskot, patērēt ziņas. Un šeit ir dot vairāk tādu interesantu principu. Pirmais, ziņas ir kaitīgas jūsu veselībai. Kāpēc? Tāpēc, ka skatoties ziņas, jums parādās bailes un agresija, un samazinās radošais potenciāls, tad zūd spēja domāt dziļi. Ziņas, tas ir tā, kā jūs apmēram iedzerat Coca-Colas glāzi, ka jums momentāli visi ķermenī, visi orgāni strādā maksimāls slodzes līmenī, un pēc tam tas strauji pēkšņi nokrīt. Jā, tieši tā. Un ziņas šādā veidā ar tādiem sīkiem, maziem tādiem cukura gabaliņām, tādiem maziem Coca-Colas malciņiem jūs visu laiku baro.
Un šiem Coca-Cola malciņiem nav pilnīgi nekādas saistības ar jūsu paldies. Tā, lai tam būs ērtāk. Kuriem nav, savstarpēji viņiem nav nekādas saistības šiem mazajiem Coca-Cola malciņiem, un kuri pat nav jūsu ievērības cienīgi. Savukārt, ja jūs lasat, un jūs gal galā nespējat radīt sāta sajūtu, tāpēc, kad jūs lasat, jums ir jādomā līdzi, jākoncentrējas, proti jūsu domā ir savs plūdums, bet elektroniski mēs varam aprīt milzumu daudz sīku ziņu. Nākamais punkts. Ziņām galīgi nav nozīmes, jo, padomājiet paši, pēdējā gada laikā, pēdējo 12 mēnešu laikā, jūs varat apmēram, kāds 10 000 ziņas jūs varat būt dzirdējuši. Ziņu stāsts. Un tad man jājautā, no šiem 10 000 ziņām, vai tiešām ir bijusi kaut viena, kas ir iespaidojusi un likusi jums pieņemt kaut kādu ļoti būtisku lēmumu jūsu dzīvē. Jūsu karjerā, jūsu ģimenē, vienalga, ekonomiskā ziņā. Padomājiet. Ziņu patērēšanai jums nav nekādas saistības. Patiesībā ziņas vājina jūsu konkurences. Tie cilvēki, kas neskatās ziņas, ir konkurēt spējīgāki un daudz varošāki nekā tie, kas to dara. Trešais. Ziņas ir toksiskas jūsu organismam, un tas jau ir medicīniski pierādīts. Jo, un te man atkal jāpaņem ir brilles, jo ziņas un tieši tie paniskie stāsti stimulē glukokortikoīdu, proti kortizolu veidošanos. Un kas ir kortizols? Tas izjauc mūsu imūnu sistēmu. Jūsu organisms nokļūst hronisku stresa stāvoklī, un citi blakus efekti arī, protams, parādās, un tās ir bailes, agresija, jūtīguma zudums. Ceturtais aspekts. Ziņas palielina kognitīvo kļūdu skaitu, proti izzināšanas procesu. Jums sāk klibot. Jums rodas pašapliecināšanās vēlme. Jūs kļūstat pārlieku pašpārliecināti, muļķīgi riskējat un nenovērtējat iespējas. Mūsu smadzenes sāk augt pēc stāstiem, kur ir ļoti nozīmīgi pēdiņās, pat, ja neatbilst īstenībai. Nākamais. Ziņas nomāca jūsu domāšanu. Domāšanai vajadzīga koncentrācija, un koncentrācijai vajadzīgs tāds pastāvīgs laika plūdums. Taču ziņas speciāli ir izstrādāts tā, lai mūs pārtrauktu. Ziņas ir līdzīgas vīrusiem, kas zog mūsu uzmanību saviem mērķiem. Ziņas samazina domājošo cilvēku skaitu. Ziņas nopietni iespaido atmiņu. Tā kā ziņas traucē koncentrāciju, tās samazina sapratni. Ziņas darbojas kā narkotika. Uzzinot par kādu atgadījumu, mēs gribam noskaidrot, ar ko tas beigsies. Bet ziņās ir simtiem sižetu, līdz ar to īstenot šo savu vēlmi mēs varam aizvien mazāk un mazāk. Zinātnieki ir pieraduši domāt, ka visi 100 miljārdi neironu mūsu smadzenēs jau ir noformējušies, sasniedzot briedumu gadus. Taču patiesībā tas tā nemaz nav. Un to jau zinātne tagad ir pierādījusi, un vēl vairāk mēs patērējam ziņas, un tādējādi mēs trenējam tās neiroņu ķēdes, kas atbild par virspusēju iepazīšanos ar vairāku uzdevumu izpildi, bet ignorējam tās, kas atbild par lasīšanu un fokusētu domāšanu. Vairums ziņu lietotāji, pat ja agrāk viņi bija aizrautīgi grāmatu lasītāji, ir zaudējuši spēju lasīt garus rakstus un grāmatus. Pēc 4-5 laspusēm viņi nogurst,
koncentrācija zūd un parādās nemieris. Tas nav tāpēc, ka viņi kļuvuši vecāki vai viņiem uzradušās jaunas nodarbības. Vienkārši ir mainījusies smadzeņu fiziskā struktūra. Ziņas padara mūs pasīvus. Pārliecinoši lielākā daļa stāst par to, ko ziņu stāst. Viņi stāst par to, ko jūs nevarat vispār ietekmēt. Ikdienas atgādinājums, proti šī ziņa plūsma par mūsu bezspēcību padara mūs pasīvus. Ziņas maļ mūs savās dzirnumās, līdz mēs pieņemam aizvien pesimistiskākus, bezjūtīgākus, sarkastiskākus un fatālākus pasaules uzskatus. Šai parādībai ir savs termins, un tā ir iemācītā bezspēcība. Un visbeidzot pēdējais, ziņas nogalina jaunradi. Viens no iemesliem, kāpēc matemātiķi, rakstnieki, komponisti un uzņēmēji savas dzīves labākos darbus ir radījuši agrā jaunībā, varbūt ir tieši šī iemesla dēļ, ka viņi nav saskārušies ar ziņām. Jo tie cilvēki, kas ziņas patērē mazāk, ir stipri savā jaunradē aktīvāki. Tātad informācija atkrīt, piedodiet par šo garo ekskursu, bet man likās, ka tas ir ļoti būtiski uzzināt. Izklaidēt. Jā, lūdzu. Jā, es saku, tas ir notikumi, ko jūs nevarat iespaidot. Kāda jēga tas ir vienkārši radīt paniku, bailes, to izmisumu cilvēkos. Izklaide, tā arī nebūtu droši vien tā joma, vai tie raidījumi, kur doties, jo tieši tas, ko es teicu, komerci, tur nebūs. Cilvēki, skatoties izklaidējošas raidījumus, viņi negrib domāt, viņi negrib iesaistīties. Viņiem ir vajadzīga ātri tablete vai šņābja glāze, kur uzreiz saņemt šo te efektu. Tātad paliek izglītojošie raidījumi. Kā palīdzēt, kā ietekmēt, kā veidot sabiedrisko mēdīju saturu tieši ar šādu te iesaistīšanos izglītojošos raidījumos. Un te ceļi ir vairāki. Veronika, es nezinu, vai jūs jau esat noformējušies kā organizācijā šeit uz vietas vai kā? Formēties. Jā, tātad jūs, ja jūs esat sabiedriska organizācija, jūs varat droši rakstīt gan, piemēram, Latvijas radio, gan Latvijas televīzijai, programmu daļai, ka mēs vēlamies tādus un tādas raidījumus, lai tādas un tādas tēmas tika iekļautas izglītojošos raidījumos, lai tiktu stāstīts par to un to. Un ticiet man, sabiedriskiem mēdījiem ir jūs jāuzklaus. Viņiem vismaz jāatbild, vai vismaz jāreģē, kādā veidā tas tiks izdarīts. Un es domāju, ka ne jau bakstot pirkstu, bet stāstot cilvēku, daloties pieredzē, kā tas ir, kā ir nokļūts līdz likumībai, kā mēs esam nonākuši pie tādām domām, kas būtu jādara. Es domāju, ka to var panākt. Ļoti labi. Un visbeidzot, ja nelīdz Latvijas rādio un Latvijas televīzija, vēl ir Nacionāla elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome. Arī tur droši var, jo šī ir kontrolējuša organizācija gan Latvijas rādio, gan Latvijas televīzijai, tā kā viņi arī viņiem ir jāatbild, un viņi to arī noteikti darīs. Un vēl pēc tam kontrolēs, vai sabiedriskajos mēdījos tas ir iekļauts. Es vēlu jums tik tiešām izdošanos, jo visi tie principi, kas ir iekļauti augstas likumības doktrīnā, šo izdošanos ir pelnījuši. Paldies jums!